apspriest problēmas, kas ir saistītas, kā viņas var risināt, un arī no uzņēmējiem. Sākšu ar to, ka esam apstiprinājuši amatpersonas, un visnopietnākais darbs bija pie Finanšu kapitāla un tirgus uzraudzības komisijas vadītāja apstiprināšanas. Tātad esam to izdarījuši, un, kā rāda jau 3 mēnešu pieredze, es domāju, ir atrasts īstais kandidāts īstā vietā. Nākamais bloks ir saistīts ar to, ka esam lēmuši komisijā pēc likuma pieņemšanas rīkot diskusiju ar atbildīgiem ierēģiem par šo likumu ieviešanas problēmām. Un kā pirmais mums bija diskusija par reversā PVN ieviešanu celtniecībā, kur tikām aicinājuši gan uzņēmējus, gan valsts ieņēmumu dienas, gan finanšu ministrijas pārstāvis, gan nodokļu konsultants, un pārunājām visas problēmas, kas saistītas ar šī likuma ieviešanu, kas bija pozitīvi, kad nebija nepieciešams no visas speciālistu viedokļiem nebija nepieciešams veikt steidzamus grozījumus likumā, un kā likums ir piemērojams un darbināms. Tāpat arī uzklausījām valsts ieņēmumu dienestu un Finanšu ministriju par nulles deklarāciju ieviešanas gaitu un par izstrādāto ministru kabineta noteikumu projektu par skaidrās naudas iemaksu, kur arī budžeta komisijas diskusija rezultātā šie noteikumi tika grozīti un iesniegt ministru kabinetā detalizētāk izstrādāti. Kā likumi galvenie varētu būt arī likumi, kas ir vērsti uz uzņēmēju darbības sakārtošanu, atvieglošanu, un kā pirmo es gribētu pieminēt likumu par padziļināto sadarbību, kas ir balto sarakstu likuma projekts, kur valsts ieņēmumu dienests un Finanšu ministrija sākotnēji iesniedz kā sadarbības iespējas ar uzņēmējiem ar noteiktiem kritērijiem, kur praktiski būtu varbūt tikai nedaudz uzņēmēji, tātad apgrozījums, ļoti liels darbinieku skaits, liels. Diskusijās komisijā panācām, ka šie kritēriji tiks mazināti, kā varbūt sākotnēji būs šie lielie uzņēmumi, bet ar katru gadu paplašināsim šo sadarbību. Neliedzot nevienai no uzņēmēju darbības formām kļūt par šo balto sarakstu dalībnieci un veikt saņemt arī priekšrocības, nomaksājot visus nodokļus, izpildot visus likumus, saņemot arī priekšrocības sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienestu. Vēl viens nozīmīgs likuma projekts, kurš gaida savu 3. lasījumu un galīgo saskaņojumu no Eiropas komisijas, ir nodokļu atbalsta pasākumu likums, kurš paredz, ka tie uzņēmēji, kur ir nonākuši nodokļu parādos krīzes dēļ, varēs atmaksāt pagarinātā termiņā šos parādus, un viņiem tiks arī noņemta maksa par soda naudas un uzrēķini. Es domāju, šis likumprojekts ir, kur uzņēmēji jau sen gaida, bet bija radusies problēma saskaņojot ar Eiropas Savienību. Tā varbūt ir sliktā ziņa, ka ievelkās, bet labā ziņa ir tā, ka mums izdevās sadarbībā ar Finanšu ministriju panākt, ka šis nodokļu atbalsta pasākums tiks. Mēs nešķirosim visus uzņēmējus, bet visiem uzņēmējiem, kam līdz noteiktam termiņam būs šie parādi, būs iespējams iekļauties šajā atmaksā, jo sākotnēji bija paredzēta ļoti sarežģīta kārtība, kā noteikt, vai šis uzņēmējs ir krīzes cietis vai nemākulīgas pārvaldības dēļ, bet praktiski esam panākuši, ka jebkurš uzņēmējs, kuram līdz krīzes iestāšanai bija šie parādi, varēs piemērot pagarināto atmaksas termiņu. Kā pēdējo no likumiem gribētu likuma paketi, kas ir ļaus izveidot vienotu reģistru. Patreizējā
Patreiz valstī ir tā, ka katrai uzņēmējdarbības formai, vai tie ir apdrošinātāji, vai tie būtu bankas vai krājizdevuma sabiedrības, ir savi reģistri un netiek koordinēti. Mēs esam jau izskatījuši otrajā lasījumā šos kredītreģistru likumus un praktiski esam apkopojuši visu, kas saistās ar kredītņēmējiem vienā likumā, vienkāršojot pārējos nozaru likumus. Un arī esam domājuši par to, kā aizsargāt šos cilvēkus, par kuriem informācija ir kredītreģistrā, tātad paaugstinot atbildību par iesniegtās ziņas ticamību un pareizām ziņām no vienas puses, un arī paredzot sistēmu, kā, ja kredīta iestāde zaudē savu statusu, kā tie cilvēki, kas ir iekļauti kredītreģistrā, var labot ziņas par sevi, nomaksājot attiecīgās saistības. Beigās gribētu teikt, ka pirmajā ceturksnī ir ļoti labi veicies ar budžeta ieņēmumiem. Janvāris bija rekordmēnesis pēdējo 10 gadu laikā pieaugumā pret iepriekšējo gadu. Budžeta ieņēmumi bija pat lielāki nekā 10% pieauguma. Februārī un martā šie pieaugumi mazāki ir, bet tomēr apsteidz plānoto. Un pēc neprecizētiem datiem varētu būt tā, ka budžetā patreiz ir pārpalikums. Bet ir satraucošas ziņas no Eiropas, no pasaules tirgiem. Eiropā patreiz aug bezdarbs. Eiropā tiek koriģētas jau tā koriģētās prognozes uz izaugsmi. Un varētu būt, ka mums varētu būt problēmas ar eksporta tirgiem, jo Eiropas Savienība ir galvenā eksporta tirgi. Līdz ar to mēs pilnībā piekrītam arī Finanšu ministrijas nostājai, ka budžeta grozījumi, ja būs nepieciešami, viņi varētu būt tikai vēlā rudenī, bet nekādā gadījumā ne maijā, jūnijā.